Šodienas video parunāsim par vingrinājumu, ko mēs varam darīt akūtu muguras lejasdaļas sāpju gadījumā. Es esmu cilvēks, kas ir sajūtis šīs problēmas savā dzīvē un diezgan pamatīgi, ilgstoši spēlējot basketbolu. Tas noteikti atstāja iespēju uz manu muguras lejasdaļu, bet ne par to ir stāsts. Katrā ziņā es empatizēju ar cilvēkiem, kas iet cauri kaut kādai tādai lietai. Tad es zinu, ka kad ir akūta tā sāpe, tad kustības ir diezgan limitējošas un asi durošas visbiežāk. Līdz ar to mēs esam diezgan limitēti arī to, ko mēs varam izdarīt, kur mēs varam kustēties. Mēs noteikti nevaram nekādas aktīvas, dinamiskas kāju cilāšanas tur un atliekšanās un tiltiņas taisīt, neko tam līdzīgi. Ja? Un tad, attiecīgi, ja mēs esam mājās dīvānā, es cenšos imitēt ar šo dīvānu kaut kādu situāciju. Dīvānā gultā, pieņemsim, jā, pret atzveltni, ja? Tad kaut kā tā mēs varētu būt, ja mājās dīvānā vai gultā kaut kādā tādā pozā, ja, ka mēs kaut ko zem muguriņas esam palikuši muguras lejasdaļas atbalstam, lai nav šī te pārlieku lielā nopaļošanās, ja? Ja, nu es, pieņemsim, varētu imitēt to ar kaut kādu šādu pufu, piemēram, ja? Jā, nu kaut kā tam līdzīgi, jā, lai man mugura ir pilnā garumā atbalstīta, lai neviens skriemels nespiežās ārā uz aizmuguri. Un tad, attiecīgi, tās darbības, ko es gribētu sākt stimulēt savā mugurā, ir kontrakcijas, ja, muskuļu sasprindzināšanas. Tā iemesla vārdā, lai nervu sistēma sāk kaut kā komunicēt, gan galvas smadzenes sāk komunicēt ar muskuļiem, muskuļi sāk komunicēt galvas smadzenēm, sāk man atļaut iet ārā no tā spazmātiskā stāvokļa, ka es nekur nevaru pakustēties, ja, un muskuļi sāk nedaudz aktīvāk palikt, asinsriti rekrūtēt un tādā veidā notiek dzīšanas procesi. Ja. Tad pirmā darbība ir šeit atrodoties ir vienkārši papēžu spiešana zemē. Ja, spiežam papēžu zemē, ceļus var nedaudz saliekt un vienlaicīgi lāpstiņas spiežam atpakaļ. Ja. Tātad papēžu spiežās lejā, lāpstiņas spiežās atpakaļ. Ja, un mēs izmantojam muguras kinētisko ķēdi un aktivizējam gan hamstringus, ja, gan augšstilba aizmugurējos muskuļus, gan erektor spīna muguras iztaisnotāju grupu. Ja, paturam kaut kāds 20-30 sekundītes un atpakaļ. Ja, šeit var dažādi darīt. Šeit var ar saliektākiem ceļiem to pašu darīt, bet ja mēs darām to ar saliektākiem ceļiem, tad tā kustība būs spiešana zemē un spiešana prom. Jā, vairāk tā kā ceļa taisnošana pret gultas berzi, berzes pretestību. Jā, tā, lai nekustās, lai nešļūst papēžu prom un atkal spiežam muguru beņķī. Jā, mēģinam pat viegli atšaut asti, lai vairāk kontrahējās tieši tie muguras atliecēji muskuļi. Jā, tam nevajadzētu radīt nekādu diskomfortu, tieši tādu muskuļu sasprindzinājumu. Viegli pat sēžas muskulīšus vajadzētu just, augšstilba aizmugurējos muskuļus. Jā, un tādā veidā. Jā, tad mēs varam vēl, ja šis bija vairāk tādu uz spiešanu prom, tad mēs varam vilkt klāt papēžus, bet bez kustības un spiesties, jā, ar muguru. Jā, arī viss pa 20-30 sekundēm, šīs variācijas, jā, kājas fiziski nekustās, bet es kontrahēju šos te augšstilba aizmugurējos muskuļus, papēžus valkot sev klāt un taisnoju muguru, spiežu muguru tā, it kā es gribētu gandrīz ar dibanu pacelties virs grīdas. Ja, un statiski šādi te strādāju un atslābinos. Ja. Atkārtojam šo vingrinājumu vairāk kārt dienā, tādā veidā stimulējot ātrāku asinsriti un atjaunošanos pie normāla muguras muskuļu tonus un tikt ārā no šī te spazmatiskā stāvokļa.